Čau, es esmu Linda un esmu klāt ar jaunāko BūtLV video apskatu. Šoreiz uzmanības centrā ir Samsung NP300 portatīvais dators, kas akcijas ietvaros pieejams M79 datorsalonā par īpaši patīkamu cenu. Kā jau visi Samsung portatīvie datori, arī šis var lepoties ar glītu dizainu. Ierīces displeja vāks ir veidots no reljefainas plasmasas, kas salīdzinājumā ar glancētu virsmu būs noturīgāk pret skrāpējumiem. Sudrabotā korpusa daļa vizuāli atgādina metālu. Pieslēgvietu klāstas ziņā Samsung NP300 ir aprīkots ar visām plašāk izmantotajām. Kreisajā pusē varam atrast lādētāju, tīkla kabeļi, VGA, HDMI, USB, savukārt labajā vēl divas USB pieslēgvietas, kā arī diska dziļi. Informatīvās diodes par datoru, cietā diska un akumulātoru stāvokli atrodams priekšpusē. Noteikti vēlamies izcelt ierīces 15,6 colu displeju, kas nodrošinātā attēla ziņā ir noteikti galvas tiesu virs citām vidusmēra ierīcēm. Pirmkārt, krāsas ir ļoti patīkams un atbilstošas realitātei, tāpat attēls ir arī ass. Matētais pārklājums maksimāli samazinās atspīdumu rašanos, kas ļaus vieglāk koncentrēties darbam. Samsung NP300, kā portatīvais dators, var lepoties ar ļoti kvalitatīviem skaļruņiem. Skaļruņi paslēpti klaviatūras daļas augšpusē, zem plasmasas režģa. Kā jau lielākajai daļai 15,6 colu klēpjdatoru ierasts, arī šim ir klaviatūra ar ciparu taustiņu bloku, lai arī taustiņi nav no tiem lielākajiem, un pirmajā brīdī tastatūra nešķiet ērta. Pēc aptuveni 30 minūšu pierašanas perioda to varam lietot bez problēmām. Skārienjūtīgais palaktis ir salīdzinoši liels un ikdienas darbībās teicami aizvieto speli. Komponenšu ziņā šodien apskatāmais dators nebūtu nav no tiem vājākajiem. Komplektācijā iekļauto Windows 7 Home Premium operētāju sistēmu darbina Intel Core i5 2,4 GHz centrālais procesors un 6 GB operatīvā atmiņa. Savukārt datorspēļu cienītājiem noteikti patiks izdalītā Nvidia GeForce GT 520 MX grafiskā karte ar 1 GB atmiņu. Arī cietā diska ietilpība nebūtu nav no tām mazākajām – 750 GB. Ierīces veiktspēju pierāda arī Windows 7 iebūvētais sistēmas tests. No 7,9 iespējamiem punktiem procesors saņēma 6,9, operatīvā atmiņa 7,4, grafiskā karte gaminga izpildījumā 6,5, savukārt cietais disks 5,9 punktu. Šodien apskatītais Samsung NP300 būs lieliska izvēle tiem, kas meklē jaudīgu, izskatīgu portatīvo datoru par lielisku cenu. Kā jau minēju, M79 datorsalonā akcijas ietvaros šī ierīce ir pieejama par nieku 419 latiem. Turklāt ar komplektācijā iekļaut un jau uzinstalēt Windows 7 Home Premium operētāju sistēmu.